Volkswagen California ir ceļojuma automašīna uz multivan bāzes. Inovāciju un augstās kvalitātes dēļ California kļūst par sava veida ikonu. Jaunāko un vislabāk aprīkoto Volkswagen kemperi šodien izmēģinās Jānis Vanks. Ir labi, ka ir taisna grīda starp sēdekļiem arī, tad, respektīvi, apstājoties to var aiziet normāli, tā kā būt kabīnē un operēt pa kabīnu. Jo šodien, piemēram, ārā līst lietus un ja mēs varam maksimāli daudz ko izdarīt no iekšas, neizejot ārā, saslapinoties, tas ir forši. California Ocean ražo ar 3 veidu dzinējiem – benzīna, dīzeļa un benzīna lādējumo hibrīdu. No 245 zirgspēku hibrīdu uz ātrgaitas šosejas laikam nebūs lielas jēgas. Toties, tas ir vienīgais veids, kā Kaliforniju dabūt pilnpiedziņā. Es teiktu, ka jā, laižam tālu, te viss ir labi. Piekara ir komfortabla, sēdeklis pagaidām šķiet ļoti ērts, mašīna ļoti labi tur taisno. Respektīvi, man nav viņu visu laiku jāpiesturē, tas arī nogurdina. Ja tev jāķer mašīnu visu laiku, tas, protams, arī nogurdina. Mašīna pati brauc, es pie tam tagad vēl neizmantoju pat ne kruīzu kontroli ar radaru, neko, bet tas viss te ir. Līdz ar to es teiktu, ka šo var ļoti gars gabals braukt. Kas vēl ir labi, protams, tā ir skaņas izolācija. Tā arī jābūt, jo ja tu brauc ilgu gabalu un tev viņš ir skaļš, tad vienā brīdī tev arī ausis nogurst. Jā. Vienā brīdī ceļotājiem arī sagribēsies ēst, un te noderēs iebūvētā virtuve. Ar 2 degļiem ir viena lieta. Tad, kad ir kompaktās virtuves, ir 2 vai 3 degļi, tad tu vienmēr esi ierobežots ar to, cik liels ir trauks. Vakarpusē, kad laiks doties pie miera, pienāk Kalifornija paceļamā jumta zvaigžņu stunda. Reku, te viss ir. Te ir USB štepsels palādēt telefonu vai kaut kādu gadžetu pieslēgt. Ir lampiņa, ko var ieslēgt kaigalī arī, un šeit reku, lai varētu labi redzēt. Visiem šiem te lodziņiem ir moskīta tīkli priekšā. Ja galīgi līst, tad taisam ciet, lai nepil iekšā, bet ja nelīst, tad varam taisīt vaļā, ir laba ventilācija. Atkarībā no komplektācijas atlokāmā guļvieta var būt arī apakšā. It kā matracis nav baigi tāds tā kā biezs, bet ļoti labs, un reku te ir apakšā vēl reku atsperīts tādas. Kalifornija ražo tik sen, ka Volkswagen bijis pietiekami daudz laika padomāt par katru nieku un sīkumu. Tas ir domāts tāds elements, ko ieliek, attiecīgi, tā kā pa nakti guļ. Šeit otrā pusē ir pretodu sietiņš, bet, lai mašīna nav jādarbojas un lai nav visu laiku jādarbina tā klimata sistēma, tad vienkārši pa šajien nāk gaisa sveiks iekšā un nelido insekti iekšā. Tāda parasti it kā sistēma, bet atkal jau pamatīgi uzbūvēts no labiem materiāliem tāds, kas tiešām, ja viņi paigi nelauzīs, ilgi kalpos. Ļoti tāda elementārs, bet ļoti labs risinājums. Volkswagen California cena ir ļoti atkarīga no izvēlētās komplektācijas. Visvienkāršākais variants vārdā Beach maksā sākot ar 59 300 eiro. Turpretīm pilnībā aprīkots Ocean var pārsniegt 90 000 eiro robežu. Man patīk, ka tu tā kā negaidi, ka tik daudz tur viss iekšā būs. Te tu katru vietu, ko tu taisi vaļā, reku vēl šitais te ir, reku vēl tas vēl te ir, zikā, un tas viss ir tādā foršā dizainā, tādā labā kvalitātē nostrādāts, tas viss ir tāds pamatīgs un tāds, var redzēt, ka ilgi varēs to lietot. Kaut vai tas pats krēsliņš, ritīgi. Tur ir tāds vācu inženieri.